Čau, te Niks ar Ausekli, un šis ir atkal klienta intervija par klientu piesaistes fabriku. Iedošu nelielu ieskatu par to, ko Auseklis dara. Auseklis palīdz maksimāli nopelnīt ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, attīstītājiem un investoriem. Un viņam ir ļoti tāda specifiska lieta, un Auseklis pievienojas klientu piesaistes fabrikai jau kādu laiku atpakaļ. Un mēs vienkārši parunāsim, kāda ir Auseklim iegūma no tā procesa un kā vispār viņš redz to, atšķirību mārketingā no tā, kas ir standartā darīts. Jā, tagad pirmā lieta, ko es gribēju pajautāt, ir, kāpēc varbūt izvēlējies pievienoties klientu piesaistes fabrikai? Jā, čau, Nik, čau, tie arī, kas klausās. Par fabriku vai vispārīgi par mārketingu, manuprāt, ja tu gribi to biznesu pacelt uz kādu līmeni, tev jāzina diezgan precīzi, kur tev nāks iekšā klienti. Klienti nāk iekšā no mārketinga, no pārdošanas. Un tad, ja skatās uz to, kas ir Latvijā, kur tu var iemācīties, patiesībā diezgan maz tādas pavisam praktiskas mācības, kur tev parāda soli pa solim, dari to, uztais tādu kampaņu, tur uztais to, savienā punktu kopā un palaidi. Ja? Un tas kādā ziņā bija tas, ko es zināju, ko jūs tur darat, ko tu dari. Bija diezgan ilgi sakojis līdzi, skaties, ja tu nāc uz pasākumiem. Man kādā ziņā tas bija tas, kas bija vajadzīgs. Tieši tādi praktiski, soli pa solim. Lai es varu vienkārši ņemt un savā datorā paralēli, kas klausos arī, taisīt Facebook kampaņu, palaist un arī iegūt rezultātus. Kas varbūt ir tas, ko tu esi uztaisījis no fabrikas, un lai cilvēki redz, saprot, varbūt, ko tu tajā jau dari no tā, kas ir tā kā pieliks klāt? Man bija tā, ka es jau pamazām pagājušā gada rudenī sāku skatīties uz to, ka es gribu palaist savus apmācību pakalpojumus internetu vidē, online apmācību veidā. Un tad attiecīgi tas, ko man vajadzēja, kas bija tāds trūkstošs elements, bija, kā es pats aizpildīšu tās vietas pilnas ar SEO reklāmu. Un tad, ejot caur fabrikai, es arī palaidu, principā sanāk pirmā patstāvīgā Facebook reklāmas kampaņa, kas veido uz webināru. Diezgan daudz cilvēku pieteicās webināram, pēc tam daļu no viņiem arī nopirka. Un arī, principā, iegūt tādus pirmo no A līdz Z. Pats uztaisīja reklāmu, pats palaida visus webinārus, palaida visu šo savu internetu apmaksu, dabūja naudu sev uz Stripe kontu, un tad beigās tagad ir online piegādājumi. Principā, tas sākuma posms ir diezgan daudz no fabrikas, un arī kaut kādā ziņā var teikt arī tie elementi, kas varbūt nebija pašā fabrikā, kāda pieņemsim. Tāda online kaut kursu uztaisīšana, tu vienkārši tāda papildus iedos, hei, dari, ņemies, jo tur diezgan daudz man moduļi arī tāda motivācija un saņemšanos ikdienā. Stilīgi. Kāda varbūt tagad ir, piemēram, plāni, kāds tavs mērķis, ko tu gribi panākt, un, kas varbūt iepriekš ir, vienkārši kas ir plāns, kāda mērķi, ko vēlēs panākt? Jā, man attiecīgi mērķis ir šeit Latvijā vēl palaist nākamo kampaņu. Iespējams, ja sanāks, ideāli, protams, es gribētu, lai man kampaņa strādā visu laiku tā kā fonā, automātiski. Līdz tam, es redzu, ka man vēl tās kampaņas jāpatestē vienu, otru, trešā, līdz atrod to īsto kampaņu, īsto āķi, īsto tādu funeli, īsto tuneli. Palaist uz tādām apmācībām. Un tad palaist paralēli tam arī kampaņu uz savām konsultācijām, kas ir attiecīgi konsultācijas īpašniekiem, investoriem, attīstītājiem. Tur strādāt ar viņu objektiem, ar viņu investoru naudu, lai palīdzētu viņiem nopelnīt. Ja? Tur attiecīgi palaist otru to kampaņas virzienu. Un tad es pats mēģinu sākumā palaist vienu, otru, trešo kampaņu, iztestēt, līdz atradās tāda laba kampaņa, palaist automātiski. Un tad, kad tas ir, tad tāda bāze ir, tad sāk testēt pirmās kampaņas uz ārzemēm, pirmās kampaņas eksportā. Super. Kam tu ieteiktu, varbūt, klientu piesaistes fabriku, kam tas būtu tā kā liederīgi, to visu tas, kas ir iekšā, iemācīties, uzzināt un pielietot? Droši vien vairāk šeit arī asociēšu ar sevi. Manuprāt, tas apgūt mārketingu kā tādu un īpaši apgūt tādu praktisko mārketingu un izmērāmo mārketingu. Man liekas, tas ir tas, kā jūs to vairāk asociēt. Ir mārketings, kur izmēr, cik tā maksā rezultāti. Ir ļoti aktuāls tiem, kas līdz šim mārketingu nav darījuši. Un es arī pats tā ļoti ilgi savu biznesu vedu. Varbūt kādus gadus 7, ka principā es paļāvos uz ieteikumiem, uz esošiem klientiem, kurš pats varbūt uzzināja, aizgāja uz tādām darbībām un praktiski bez mārketinga to darīja. Un zinām, rezultātu līmeni sasniedz, bet skaidrs, ka, lai aiziet tālāk, vajag vairāk. Un es domāju, ka tie ir tādi, kas jau ir, kas cilvēki, kas dara, kam ir vērtīgs vai nu pakalpojums, vai nu produkts, vai konsultācija, vai piedāvājums.
bet kur līdz šim ir pārsvarā darbojušies bez mārketinga vai ļoti tāda minimāla, tāda basic līmeņa mārketingu. Un tad, man liekas, ļoti labi, ka no tāda līmeņa tur aiziet līdz tādam diezgan normāla līmeņa mārketinga ekspertam pašam. Man liekas, tas arī baigi būtiski ir, jo kamēr tas bizness ir ar salīdzinoši netik lieliem apgrozījumiem, tad ir diezgan vērtīgi arī pašam mācīt aiziet no tā punkta 0, kur nekas nav, līdz punktam 1 vai punktam 10, kur varētu teikt, tev ir palaistas pirmās reklāmas kampaņas, kuras pašas tev atpelna, kuras ir peļņu nesošas. Un tad, ja tas ģenerē pietiekoši tev ienākums, tad jau var domāt par soļiem tālāk. Ja? Un tur soļi tālāk, tad būtu, iespējams, ar mārketinga aģentūru sadarboties ar jums un citiem, vai ņemt savus mārketinga cilvēkus. Bet, es teicu, to fabriku kā tādu fundamentālu pirmo soli, kā iet mārketinga virzienā. Tas ir pareizs virziens, kā biznesa vest. Super. Vai tev liekas vērtīgi, kad arī ne tikai vienkārši tiek stāstīts par mārketingu, bet arī tāds reāli kā būt tur nezvēram, motivēt sev, vai kā tev tas liekas? Jā, domāju, ka jā. Es gan par tādām motivācijas lietām daudz esmu lasījis, mācījies vairāk tieši angliski un arī krievu valodā, bet manuprāt, ka, protams, tas ir jāskat arī kopsumā. Tu nevari nodalīt, ka šeit ir biznesa, un te biznesa beidzās vienā brīdī, un tad tur sākās, personīgā izaugsme. Manuprāt, ja tu gribi biznesā sasniegt vai karjerā sasniegt augstu līmeni, tev ir jāskatās viss kopā. Tev ir kaut kādas biznesa prasmes, un tev paralēli arī jāatver savas iekšējās prasmes, savas personīgās prasmes, kur ir motivācija, pašiedvesma un tādas lietas. Un, manuprāt, tas ļoti, ļoti labi papildina viens otru, kad attiecīgi kas tev ir jādara no tehniskās puses, un tad šādu iegūst enerģiju, draivu, lai to izdarītu no tādas emocionālās puses. Super. Kā varbūt, kādi, es gribētu paprasīt, varbūt, kur var cilvēki uzzināt vairāk par invest.starlex.lv, tas ir mājaslapa, kur var uzzināt vēl vairāk informāciju. Jo Auseklis taisa daudz webinārus, kur ir reāli noderīga informācija, un tas vienkārši, kur viņi ir uzzināt. Jā, avoti ir dažādi. Viens labs noteikti veids ir piesakot Facebookā manai lapai. Kāds saucās lapa? Man tur lapa arī, man liekas, vārds uzvārds Auseklis Sarkans, man liekas, svītiņā nekustamā īpašuma investīcijas vai investīcijas īpašuma attīstībā, kaut kas tāds. Jā, investīcija īpašuma, jā. Un tur es dalos ar saturu, tur es arī lieku iekšā informāciju, kad man būs kādi webināri vai informācija. Noteikti pieteikties pie webināriem, īpaši arī tagad tāds interesants laiks saistībā ar nekustamā īpašumu tirgu un ekonomiku kopumā. Es reizi mēnesī taisu webinārus un visticamāk arī tagad aprīlī vai mājā palaidīšu tāds podkāstu intervijas, restīvi diezgan par un ap īpašumiem, investīcijām un kā ar to visu var pelnīt naudu vai kādā ziņā kā vairot to savu kapitālu, kas ir pieejams vai naudā vai īpašumos. Jā, principā Facebooks, es domāju, tāda viena no labākajiem veidiem ir, bet otrs noteikti tiem, kam ir jau konkrēti kādi vai jautājumi vai kādas idejas vai neskaidrības, var droši iet mums mājaslapā un tur ir var pieteikties uz konsultāciju, attiecīgi tas neko arī nemaksā. Mēs uzzvanīšu, izrunāsimies, sapratīsim, ir vai nav mums pa ceļam, attiecīgi, vai tas, kādi ir izaicinājumi, kādi ir mērķi, kurus grib sasniegt, tas arī, ko es varu palīdzēt sasniegt. Un, ja jā, tad jau mēs varam vienoties, kā to var izdarīt. Super. Es ar to teikšu lielu paldies Auseklim. Paldies, ka skatījās. Un, jā, tad tiekamies nākošais, tiekamies jau varbūt kādā laivā pasākumā dzīvē, kad pēc šī notiekoša Latvijā. Bet jā, stilīgi. Paldies liels, un tad jau uz saziņu. Uz saziņu. Pēc